Esiet sveicināti! Nu ko, šodien uztaisīsim vienu tādu sēriju par Lietuvas automašīnu tirgiem. Baigi sen neesmu bijis, ja godīgi. Arī jums neko nesrādījis sakarā to, jo gribās redzēt, kādas ir reālās izmaiņas sakarā ar mūsu degvielas cenu izmaiņām, jo tas ļoti, kā jūs ziniet, tad iespaido arī, protams, visas citas cenas. Tāpat arī automašīnu piegādes tagad ir dārgāks un daudz visādi faktori, tāpēc aizbrauksim, paskatīsimies, jo pēdējā laikā ir ļoti liela tāda tendence visur apkārt, kur ir arī, pieņemsim, Vācija, Beļģija, Lietuva, viss apkārt notiek, automašīnas ir ļoti dārgas salīdzinoši pret, ja mēs skatāmies kā perekupu variantu, tad ir ļoti grūti atrast izdevīgu variantu, jo Latvijā īstenībā šobrīd es teiktu, ja mēs tā ņemam visā lielumā, kā perekupu variantā, tad ir viszemākās cenas automašīnām ir Latvijā. Jā. Bet šeit iet runa par to, ka tur var nopirkt labākas mašīnas, tāpēc arī Latvijā tu pa viņu var prasīt labāku cenu. Bet skatīsimies, aizbrauksim, varbūt īsti tā nav. Cerams, ka daudzām automašīnām būs cenas, lai mēs varētu salīdzināt, paskatīties, kas ko kādā stāvoklī un vispārējais. Jā. Mēs šodien brauksim uz Tauragi, kas ir no Liepājas pa lielam plus mīnus vistuvākais. Lielākā vieta, kur tirgojot, tur ir kādi 6-7 autoplači, tad diezgan iespaidīgi. Un ir arī īstenībā daži jauni uztaisīti jau, reāli tā, ka pilnīgi jauni un nulli. Tāpēc brauksim skatīties tur, bet tur ir vairāk automašīnas, kā es teicu iepriekš, tieši no Francijas. Tas nozīmē, ka tur vairāk plus mīnus spiež uz Peugeot, Fordiem, Citroeniem un tādām lietām ir tās visvairāk, un tad ir vācu automašīnas. Bet iespējams, ka kaut kas arī ir mainījies, jo agrāk Kaunijā, pieņemsim, un Mariapolē nebija automašīnas no Francijas tā, ka praktiski vispār. Tad tagad, kad mēs pēdējā reizi tur bijām, tas arī jau bija tāda laika apakaļ, ļoti daudz automašīnas bija no Francijas. Tas nozīmē, ka tirgis ir ļoti samainījies, tāpēc man interesē ar jums kopā aizbraukt to visu, paskatīties, kā tad īsti ir. Degvielu esam ielējuši un laižam. Dāvai. Tikko braucot pa ceļam uz Tauragi, iebraucu Klaipēdā, bišķiņ ārpus Klaipēdas. Klientam piemeklējām mašīnu, paskatījos, apmierināju, sazinies klientu, viss kārtībā, iemaksīju rokas naudu. Un šodien jau automašīna ir piemānis. Lūdzu, šitāds smuks 2007. gada šarāns, kuram, protams, kad ir kāds skrāpējums, kaut kas tāds, bet, ja godīgi, tad Latvijā braukt automašīnu šitādā stāvoklī būtu super grūti atrast, ja godīgi. Tas ir viennozīmīgi. Protams, ka ir kaut kādas ir bijuši šitie atnākuši vaļā, jo šitie visbiežāk nāk vaļā, ja viņas ritīgi ar ūdeni sāk mazgāt, aizraujās, tad tas audums nāk nost. Bet tā visumā kā tā, 300 000 ir noskrējiens. Un, protams, arī caur Car Vertical pārbaudījām automašīnu. Saprotam to, ka nav attīta, jo īsti arī noskrējiens nerādās, bet šī ir tā vieta, kur jebkurš cits perekups būtu izmantojis to un mudīgi attīnas, cik vien viņš grib. Bet šeit ir 300 000, es domāju, ka tas arī reāls. Oriģināls ir sists, vismaz nekur pēc kaut kādām apdrošināšanām nerādās. Kaut gan redzam, ka šeit ir daži krāsojumi bijuši, kas nav tie sliktākie, bet redzam, kad ir. Bet, 2007. gada, bet šeit bija vairāk tas, kad centāmies atrast, kuri nav rūsējusi. Ja paskatieties durvis un viss apakš, gar sliekšņiem, viss gar arkām, viss ir tiešām super labā stāvoklī. Priekš automašīnas, kurai, teiksim, tā ir 20 gadi. Šis ir tiešām ļoti foršs variants. Tāpēc es jums vienmēr iesaku, pārbaudiet caur Car Vertical. Ja arī nebūs tā mega trakā informācija, jūs iegūsiet vienalga kaut kādu informāciju, kas ir vairāk nekā nekas, un ticiet man, brīžiem jūs varat ieraudzīt šādu veidu bildes no jūsu topošās automašīnas, vai arī, kur jūs spidometrs notīts, nezinu, cik reizes jau. Tā kā jā, izmantojot mani atlaižu kodu Perfection 86, tu iegūsi vēl 20% atlaidi. Ir turbīna jārestaurē drīzumā tāda lietiņa, bet visā visumā es uzskatu, ka ļoti labs, kā teikt, ķēriens, jo Latvijā dzīvojoša mašīna nekad tāda nebūs. Tā kā, ja gadījumā kas kādam interesē, droši varam piemeklēt.
Šī tik veca automašīna es ļoti sen nebiju piemeklējis. Man likās, ka būs ļoti grūti. Bet, aizgāja ar mums mēnesis, višķiņ pat varbūt vairāk. Bet redzi, kas māk gaidīt, tas arī sagaida to īsto īstenībā. Labi, atgriežamies apakaļ pie video. Daudz varbūt nezinu to vēl, vai ir jau aizmirsuši, kad es arī piemeklēju automašīnas. Lielākos tas ir pa Lietuvu, jo kāpēc? Protams, es zinu, ka pa Lietuvu tur daudz šitas, ka tur ir viss slikt un tā tālāk. Sorry, bet tā gluži nav. Automašīna šobrīd pa lielam visur ir vienāds. Tāpat arī šeit, iedomājies, vecā šarāna, otrās paudzes šarāna ir ievest tikko no Vācijas. Jā, tieši tā. Ja man būtu, pieņemsim, uz Vāciju jābrauc pēc otrās paudzes šarāna meklēt un tā tālāk, nopietni, tas nebūtu ļoti adekvāti, man liekas, vispār tērēt laiku. Tāpēc ir forši, kad jau cilvēki ir ieveduši te, viņš ir satīris, sadarījis, visi jau to aizbrauc un, protams, pa nedaudz dārgāk cenu nopērc viņu. Un es biju arī īstenībā ļoti pārsteigts, jo es sen nebiju tik, tādu vecāku gada automašīnu piemeklējis. Jo vienmēr visi meklē pēc iespējas jaunāks un labāks. Šitai ir 1.9 dīzels, kas ir super izturīgākais, man liekas, motors pasaulē, kāds vien var būt. Un es sapratu to, ka viņus nenormālīgi pērk, un cena var būt tā, ka no 1500 tur kaut kāds pilnīgākais jau mironis, vēl brauc, bet slikts, līdz pat 4-5 tūkstoši pa normālām. Vien tie paši gadi praktiski noskrējieni, tur nav nekāds super mazie, bet cena diapazons var lēkāt pat 3000. Un tā ir tas saprotams, kad automašīnai ir pieprasījums, jo tā arī bija viss zemākās cenas, kas stāvēja tirgu pļūsā. Ir vēl joprojām stāv mēnešiem jau, bet līdz ko parādījās kaut kāda laba varianta, kas ir tikko ievest, jo pa lielam gribējām atrast tieši ievest automašīnu, lai nav rūsas problēmas un tā tālāk. Tad tā arī bija, tās pazūd 1 dienu, 2 laikā. Knapu vispār varēja uzspēc, un sākumā bija reālā šokā. Es domāju, kā tas var būt? Tik lēc automašīnu šitā ten pērk, bet jā, reku pērk. Vēl 7-vietīgais variants. Tā kā, jā. Interesanti arī bija šitas man īstenībā, bet, tagad atrast cirvaks, nav iemaksāt ir. Visi kārtībā. Tagad braucam uz Tauragu skatīties, kas tur darās. Ko, beidzot esam ieradušies pirmajā placī. Kādam interesē var paskatīties. Šis ir pa lielam vienmēr pirmais placis, kur apstājās, jo viņš, braucot senāk, tā kā pats pirmais arī. Un šitai ir baigi interesanti arī kādas izmaiņas redz. Agrāk šeit bija ļoti daudz īstenībā tādas, es teiktu, vecāks automašīnas. Un tad pa lielam ir nomainījies visu uz tādām, vismaz šobrīd redzams tādām svaigākām. Tā mēs redzam šeit Opels 19. gada 6750. Bet, kā es teicu, lielākā tiesa viss būs franči. Un frančiem ir ļoti raksturīgi automašīnas, ja te nav uz vietas tas izdarīts, viņas nekad nebūs pulēts, viņas nebūs tīrīts, jo viņi pārdod tādas, viņiem ir kā reāli pārvietošanās līdzekļi. Viņas tiek pārdotas tādas, kā viņš izkāp, tāda arī viņi tiek atdot, aukšanos vai vienalga kur, un tāda arī te atved, ka šitā, pieņemsim, viņi ir apbružāti, apdarīti visi, 11. gada, 3500, un visi tādi viņi te arī stāv un tirgojās. Bet ir arī, protams, citi pārdevēji, kas viņus satīri, sadara, lai ir smukāk. Bet, jā, katrs no pārdevējiem, katra vieta ir savādāk. Ir 10, 500, pieņemsim, Passāts, bet arī jau 330 ir noskrējiens. Visādi tādas lietas. Šitās ir ļoti foršas mašīnas īstenībā, ja viņai viss ir kārtībā. Bet, jā, šeit arī daudzas ir tādas mums nesaprotams, ka mums ir arī kaut kāds bembīts facelifts. Jā, cena nav, bet 10. gads. Vienīgais, kas ir, tas ir ekrāns. Tas arī lielam visu no ekstrām. Bet, jā, šī placī vienmēr arī ir dažas komerces transporta daži vienmēr. Varbūt tur arī būs kāda cena. Nē, cena nebūs. Ja kādam interesē, telefonu numuru var paskatīties. Mums ir tāds Semers, pilnīgi uz ceļiem.
Naboks sagurs guļ 6. gada 170 kW, bet nezinu, kāpēc, ja arī uzzvanīt. Es domāju, ka viņš nebūtu lēts. Nezinu, kāpēc tādā izdomi. Mums ir perehots, piekrāsots, bet, jā, izskatās naboks ļoti čāvīgs. Tādam vajag ļoti daudz mīlestību, kur vairāk īsti nav to vērts. Šis ir tas variants, kur bieži cilvēki ierauz arā. Viņi nopērk, jo paši lētāko šitādi it kā liekas super laba cena. Tur normāls maksā, pieņemsim, es nezinu, cik viņš šobrīd 6000, 7 maksā. Tāds normāls sēdēs brauc nopērk, pieņemsim, šitādi pa trinīt tur un tu domā, ka tikai es visu tur sākšu darīt, man super lēt, un beigās viņš vienalga būs dārgāks nekā internetā nopirkt uzreiz gatavu. Bet es saprotu arī to, ka brīžam te varbūt ir tie 3000, bet tev nav tie 7 uzreiz, lai nopirkt. Tad tu vari pirkt, bet tur jārēķinās tas, kad būs čakars. Un tad no šitādiem rodās tā automašīnas reputācija, ka viņi ir pilnīgs mēsls, man viņi visu laiku plīs. Tāpēc, ka tu nopirki pašu lētāko, tas ir pilnīgi loģiski, ka tu dabūsi čakarēties. Nevar būt tā idejas kreta noteikti, kad ir lēta un laba, manta. Tā kā to vajadzētu ņemt vērā arī īstenībā. Bet, šeit ir atkal tas stulbums, kad ļoti daudzām automašīnām nav cenas. Labi, mums ir, šis ir no Beļģijas. Ja godīgi no Beļģijas automašīna, es teiktu, ka viņi ir 3-4 labāk nekā Francijas automašīna, kur viņi arī ir veci. Man vismaz ir pieredze ar svaigākām automašīnām, jo šeit arī mēs redzam labi stūri ir padilusi, sēdeklim nav pazīmes. Tas, kad ir sasis stūris. Bet Beļģijā es nezinu, kāpēc automašīnas, viņš tur brauc ļoti tāls gabals lielākoties un ir ļoti labā stāvoklī. Vismaz man tāda pieredze ir. Šis maziņš Citroens, 2600, 1-litrīgs benzīns. Ideāla automašīna kādam kā pirmā automašīna tiešām tāda, ka tu gribi pa lēto, lai viss ir un diezgan jau jaunmodīgāk mašīna. Špārns mainīts. Ļoti ērti vadās, ļoti viegli noparkot, maz degvielu patērē. Uz šosejas liela ātruma nesasniegs, apdzīšana būs neiespējama, bet pilsētā tas motors brīdīgi pietiek. Šosejas arī 90-100 braukus vispār bez problēmām, bet apdzīt noteikti, kad es neieteikšu, jo tie motori ļoti šokiet. Bet viņi ir pilsētas mašīna. Ir arī interesanti Peugeot. Arī šitāds liels bambāls. 500 L. 2750. Es baigi nezinu, bet tā man liekas interesanta cena, ja godīgi. Kaut kā liekas, ka viņi Latvijā ir jāpaskatās, viņi ir dārgāki, man liekas. Un šis tāds, ko varētu satīrīt, sapucēt. Ja tehniski viss ok, tad varbūt ir ok. Ja kādam interesē, droši uzzvaniet, paprasiet, parunājiet. Šeit ir Audi ar tādu nočakarētu resti. Šim es teiktu, ka kaut kas nav ritīgi, daļ tā vien, kad šitā ten zīme jau ir, lapiņa ir izdegusi saulē. Tas nozīmē, ka viņi ļoti ilgi tirgojās. Tās tādas mazas niansītes, pēc kā arī var pateikt, kas ar automašīnu. Te arī ir. Katra detaļa ir kaut kādā mērā bojā, tur, kur švīki iet pa visu sānu, pilnīgi visu sānu, kur ir mēģinājuši aizpildīt ar krāsu, slīpējuši, varbūt pat mēģinājuši pulēt, bet pēc tam sapratuši, ka tas nelīdz. Var uztaisīt labāk nekā ir šis, bet tā švīka nekad nepazudīs. Maniem bieži brauc cilvēki prasa,
Viņas, nevar tā īsti dabūt ārā līdz pat pašam galam. Otrā puse ir kaut cik normāli laknāk nost. Jā, te ir sasiste. Bremžu diski, viss. Jā, ļoti bēdīgs. Bet kā es teicu, kāds ir braucis un vienkārši izdomā, ka viņam vairs nevajag un pārdevs. Un tas arī viss. Tādi viņi ir nokļuvuši šeit. Itāls arī ir 4. Jā, šis nav hibrīds, man bija hibrīds. Ļoti ātri pārdevu. Bet automašīna kā tāda, man bija DS versija arī krūtākā. Ļoti nērta mašīna kā braukšanas ziņā. Izskatās ļoti interesanti, bet nepatīk, kā viņi braucās, cik viņa skaļa bija un vispārējais. Tā kā, jā, es laikam negribētu tādu otrreiz vairāk sev. Bija 5200, tā ir īstenībā diezgan laba cena. Manuāls. Parastais salons, bet, ja jūs, pieņemsim, man prasīt, tad pa 5 pirkt kaut kādu daudz maz pilnu, nosacīt 91. vai F31, sorry, F31, labi, varbūt apkops viss būs dārgāks, bet, šī automašīna ir galvas tiesa augstāk jau, tāpēc, kad viņa ir jaunāk, cita tehnoloģija un viss. Viņa braukšanas ziņā ir vispār liekas, tā kā pilnīgi jauna mašīna. Protams, ja tur ir viss normāli, nevar salīdzināt ar E-klasi. Tā kā, jā, ja man būtu jāpērk, es noteikti pirktu šitādu plikāku nekā labāku 91. Tagad esam piebraukuši jau otrā vietā. Šis ir pirmais plats. Šeit ir tādas arī visādas automašīnas. Var atrast arī nedaudz lētāks. Un tur, kur stāvs trailers, vēlāk piesim. Tur arī ir plats, bet tur jau ir tādas, bišķiņi labāks lielākoties. Un te arī tas ir variants, kur bieži saka, ka lietuvieši tur ir kaut ko saķīmiķojuši un sadarījuši tam automašīnām. Ja jūs varat pat taisno no šitiem te lieliem evakuatoriem brīžiem, kad viņi piebrauc, tad vienkārši uzreiz nopirkt pat taisno tādu, kā ir atvest. Ko mēs te redzam, kā es teicu, tad visi lielākoties franči. Un šajā placī lielākais mīnus, šeit praktiski nekad nav cenas. Un tas ir nenormāli kaitinoši. Bet, jā, idejiski pa lielam varam paskatīties, kādas te ir pieejams. Bet izvēle ir īstenībā ļoti liela, kas ir, ja brauciet meklēt, arī var šitādus viegli bojāts arī iegādāties. Tikai brīžiem arī būs tā, ka viņi var būt arī bojāti, bet tā cena būs tāda, ka tev tas remonts nebūs izdevīgs, tev būs izdevīgāk nopirkt jau veselu, tā arī gadās. Bet tur atkal jāskatās, vai mazāks noskrienas, labāk komplektācija un viss šitās ten feature. Bet, jā, ir ļoti bieži ir tas, kad ir nenormāli pārvērtēts tās automašīnas. Tas tāds liekas ļoti jocīgi. Šeit arī kāds, redzēt, kad ir stikls mainīts. Ir bijis kaut kas, bet oriģinālais ielikts. Šeit ir bijis kaut kas. Buferis ir tikko krāsots, ko var redzēt. Bet, vismaz jau ir izdarīts dažas lietas. Bet arī nemazgāts nekas, kāds viņš ir bijis, tāds viņš atvests un nolikt. Šitāds jau man patīk. Jā, ļoti interesants aparāts, bet cena noteikti būs tāda, kā viņai jābūt. Nezināju, ka tāda Zafīrs ir, vai tās kaut kāds jaunās. Ok, es biju kaut kā laikam palaidis garām, ka tad šitās ten, kas ir Opelis, kas vēl bija Citroens, Peugeot, viņi visi ir viens un tas pats, vairāk nav laikam nekāda atšķirība. Un tad šitās ir Zafīrs.
Labi, man līdzīgi tāda arī ar Toyota īstenībā bija tādu laiku apakaļ. Nu, es nezinu, nepatīk man viņa, ļoti nepatīk. Šeit ir kaut kas tiešām ļoti interesants. Nu, tā, kad ļoti interesanta krāsa. Vajadzētu smukāks disks. Salons ir ļoti smuks. Šis ir foršs aparāts, bet šitiem ir baigi jāuzmanās šitie plasmas. Viņas reāli bez jebkādas lielās piepūles var noņemt nost. Taisījām pretrūs šitādam ten vienam un arī dūru apakš, viss tur pūtām. Un reāli viņi vienkārši praktiski nokrita, ņemot nost. Esam saimniekam teicu, viņš bija jauni pircis viņu. Es teicu to, lai uzmanās, ka viņi tādi ļoti švaku šakējama, jo dīlers teica, tas viņiem esot normāli, ka viņi pa laikam pazūdot. Jā, tā interesanti. Jā, viens tāds pats kā Zafīra. Tie Volvoji simpātiski. Šim pat ir cena. 20. gada 17,4. Nezinu, vai tā ir laba cena vai ne. Volvo vispār nepazīst, ja godīgi. Vecais Passats, 3450, 11. gada. Ja es nemaldos, 11. gads viņam bija laikam pēdējais, ja? Automāts. Šis gan laikam pa tādu naudu ir normāls, ja viņš ir labā tehniskā stāvoklī, it kā Vācijas. Bet numurs izskatās pārāk svaigs. Ja viņi tā arī taisa paši numurs arī godīgi biežāk. Tā kā šis ir interesants. Aizmugurējā dura tāda jocīga taisīt. Es teiktu, ka viss šitā pusi krāsot. Bet tā ir ok. Jā, visiem pusi šitā ir bijusi bungāta. Vēl noticējam. Viss tāds ritīgi virmo. Bet, labi, automašīnai par 3500, es domāju, ka tā nebūtu lielākā bēda. Galvenais, ka izskatās vizuāli ok. Vismaz man ir tas skatījums to, ka automašīna ir redzēt, ka viņa ir krāsot, tas nav nekas slikts. Bet, protams, ja tā ir luks kaut kāda klases automašīna tur un tad jā, vēl nedaudz, nedaudz, bet, tur atšķirās tās kvalitātes, kā vajadzētu būt. Bet, jā, mums vēl ir normāli Zafīra, kā vienmēr nav mums ir no Nīderlandes mašīnas parādījušās, jo šeit, kas agrāk arī nebija. Tagad īstenībā es pēdējā laikā ļoti daudz pamanīju Nīderlandes automašīnas, kas ir ļoti interesanti, kāpēc diez tas tirgus tagad tur ir labāks vai pieejamāks. Katrā gadījumā izdevīgāks, ja viņas ved, tas ir viennozīmīgi. Šeit ir automašīna, kas man laikam vienmēr patiks, konkrēti patīk, viņas vienmēr patikuši. Un 12. gada benzīns. Jā, Audi A7 laikam vienmēr būs vieta manā sirdī, kā teikt. Ja viņas uztaisot, viņas ir tiešām ļoti, ļoti simpātisks automašīnas. Tā, esam ienākuši otrā platī, trešajā placī, kas ir šis. Šeit mums pieņemsim arī stāv. Jā, redziet, tur bija melns, kas ir labi, šitam ir eksters, šis ir automāts, ir lūka, balts, maksās 7,9 un tas melnais, manuāls, bez kaut kādas baigas komplektācijas bija 5,2. Es nezinu, ierakstiet komentārā, vai jūs būtu gatavi pārmaksāt 2700 tikai par automātu praktiski, lūku un vēl tur kaut kāda ekstra. Vai tas ir to vērts vai ne? Tad šitas īstenībā izskatās ļoti simpātiski, nezinu kāpēc. 12,023. gada 1 litra benzīns un 170 jau noskrējis, kas šobrīd pilnībā nepārsteidz. Viņa bijusi firmas automašīna un viennozīmīgi viņas izpūtējis prasās otrā pusē. Tad vispār būtu smuki. Bet šis noteikti kaut kāds ST kits vai kaut kas tāds ir. Bet, jā, ST line tā ir. Bet
tiešām simpātiski automašīna. Nē, Ford fans, bet vizuāli šitas patīk. 400 C-Max. Arī tāds. Un šī Latvijā ir automašīnas tādas sakoptas, satīrītas daudz maz, tas, ka viņas te ir bišķi noputējuši, bet te jau ir tādas praktiski sēdies un brauc. GLA 9.2 16.8. Šis mums ir 7000 plus PVN vēl. Tā kā jūs pērciet uz firmu, tad ir 7000. Jūs pērciet kā privātais, tad vēl 21% nāk klāt. Šis te ir 1.4 benzīns. 3200. Kāds Golf, viņam smuka krāsa. Nezinu, vai redzēt. Bet 3.1 automāts. Forši sēdekļi. Snīvā. Mums ir sasitums. Mums ir dūra noskrāpēta. Priekšā ir dūras ieliekt. Šitā visu pusi ir krāsojama, bet ļoti smuka krāsa. Jep. Lūk, tur galīgi aizsvīdis. 265 noskrējiens. Priekšējais bufers arī cūkām. Un šitā pusi tāda pat. Jā. Un šitā ir rītīgi franču mašīna, kā es jums teicu. Te ir vienkārši pieķepēts, piesmērēts. Un viens šitās bukts noteikti. Visu mūžu te automašīnai bijuši, bet ja mēs skatāmies 3.1, tā bija tāda forša cena likās. Nebaigais perekupu variants sanāk. Bet ja mēs tad pareiķinām, cik ir jākrāso, tur vairs bizītes toču nesanāk nekāds. Ja es arī pats to daru, tad es vienkārši savu darbu neskaitu, kas arī būtu stulbi. Bet ja tu nopērci sev un domā ilgi braukt, tad ieguldies. Un tev ir tiešām ļoti, ļoti smuks Golfs, ja to visu sadara. Ja, protams, ir tehniski vēl viss kārtībā. 8.8 šitāds. Arī izstās diezgan simpātisks. Viņam arī noteikti kaut kāds bufers, RS vai kaut kas tāds ir. Aizmugurē gan parastais, un negluži parastais. Bet jā, tad kas mums te ir? Mikra 6400. Arī forša. Ikdienas mašīna, pilsētas mašīna, kādai sievietei vai jauniešiem, ja izskatās viņi tiešām, pat jaunāk nekā 18. gada viennozīmīgs, viņai ir 8 gadi jau. Es teiktu pat ļoti, bet Latvijā viņš kaut kādīgi nav atzīts. Nezinu, kāpēc, jo tās franču mašīnas viņas nav tik sliktas. 618. gada. Superīgs. Ikdienas auto, un neredz, kāpēc no viņiem būtu jābaidās. Sevišķi, ja tie ir benzīna motori, kā mēs zinām, tur nav nekādas īsti problēmas ar ekoloģijām, visiem šitiem. Tie dīzeļu motori vēl ir tādi savu, tāpēc, kad viņi ir maziņi, viņus vajag aprūpēt vairāk nekā benzīneks. Uzskatu, ka arī ziemā ātrs silts, viss, tiešām ļoti, ļoti labs. Un Eiropā, pieņemsim, ja es skatījos Īrijā, tad šitāda veida automašīnas tur ir lielākoties, tāpēc, ka lētāk apdrošināšana, visas tās automašīnas ir tādas, viņiem pieejamāks. Tāpēc, jā, 5-800 arī šitāds, kāds jau ir paķūnējis, kaut ko baltu. Šitie man piedur, ceļš matēts, vispār interesants. Bet 22. Labi, noskrējiens maziņš, bet, kā automašīna, arī uzskatu sieviešu automašīna ļoti simpātiska. Ja tikai to plēvu var atmazgāt un dabūt tā, lai viņi ir vienmērīgi un nav tāda, pleķaini no visu kaut kā. Gadījumā es atkārtošos, bet izvēle šeit ļoti laba. Ja jūs atbraucat, piemēram, kas ir ļoti liels pluss šitiem tirgiem. Ja cilvēks, piemēram, jūs atbraucat, jums vajag automašīnu, bet jūs īsti neziniet, nav tāds, es gribu, piemēram, tur BMW 320, tur MPK, viss šitas ten. Tad jums šeit ir forši, jūs varat pastaigāt, saprast, varbūt šitādi, izvērtēt visus tos faktorus un redzēt viņus uz vietas, jo Latvijā, piemēram, nav tik plaša izvēle no visādiem brandiem vienā vietā. Un tas ir, ko es vairāk gribēju pateikt.
Bet šeit ir gan Citroen, Peugeot, Ford, Audi, viss te Volvo, viss tur vienkārši normāli pastaigāt, nav tā vienveidība. Un to arī īsti saprast, varbūt, ka tev tiešām uzrunā kaut kāda pavisam cita automašīna, ko tu varbūt nebūtu iedomājies. Un tas ir, kas man patīk šeit Lietuvā. Viss uz vietas, redzams, saprotams, un viss ir paskatāms, pārbaudāms. Viņas signīši ir tādi, 6.3. Liekas normāli, bet es teiktu, ka viņai paliels noskrējieni. Bet, labi, zinot, franču automašīna, tā ir franču, ne? Jā, tad tas, ka viņi tādi bišķiņi apbružāti, varbūt arī neliecina par to noskrējienu. Kaut kāds GT lines, pieņemsim šī tāda, kā pirmā automašīna jaunietim 15. gada, 1.2 benzīns, 138 5300. Kāpēc, lai par tādu naudu pirkt kaut kādu vecu 90. kaut kādu, ne Audijs, arī BMW vai kaut kādu tur B8, kaut kādu Audi vai ko? Ja tu vari ar svaigāku automašīnu normāli, ekonomiski un stilīgi braukt. Bet Latvijā tas vēl īsti, kad laikam nebūs. Cilvēki domā kaut kā savādāk, visi grib pirkt tikai lielas kaut kādas BMW un tādas dārgas automašīnas, ko pēc tam nevar apkopt. Tāpēc viņas ar Latvijā ir tik sliktā stāvoklī, ka tu automašīnu pērk cilvēks, kurš nevar atļauties viņu uzturēt. Un tas ir tāpēc, ar tās mašīnas aiziet bojā. Tas ir reāls fakts. Tas nav izdomāts. 10. gada, pa 4. Final Edition. Tas gan ir interesants variants, ja viņam nav super liels noskrējiens. Manuāls. Un parastais salons. Tas gan viss sabojā. Bet, arī kā ikdienas mašīna ļoti labi pa 4000. 10. gads ir ļoti labi. Redz, ko ir tāds tipisks franču auto, uzreiz var pateikt. Apbružāts, apsists, diezgan netīrs. Kāds ir mēģinājis ielausties. Viss salons pilnīgi netīrs. Arka sabojāta, buferis nočakarēts. Bet 16. gada un 2800. It kā jau lēti. Tik cik, kad vizuāli tādām Latvijā baigi nebraukā. Grūti pārdot viņu būtu, tāpēc arī šeit viņi ir uzlikuši nelielu varku, nolikuši, neko nav darījuši, lai vienkārši varētu nopelnīt kaut cik vēl kaut kādu kapeiku. Šeit, pieņemsim, 6519. gada smuks Mercedes, 7400, bet 280 jau noskrējis. Kaut gan, nezinu, mans neliekās laikam vairāk, ka tas būtu daudz, bet, protams, jau mazāk, jau labāk. Ir 3900. Un iepriekš kāda bija cena tam vienam, man liekas, 3500 vai kaut kas tāds. Tas bija, man liekas, jaunāks arī tas Fiats, par ko es teicu. Šis ir tāds daudz tīrāks. 4.9, 21. gada. Pa nepilniem 5000, protams, visa reģistrācija, visa atvešana viņš būs 5000, bet tā ir 21. gada mašina. Iespaidīgi īstenībā. Tas vien liecina, ka naudai nav nekāda baigā vērtība vairāk. Ir īstenībā tagad, ja godīgi, es teiktu līdz 6000, ja jūs brauciet paši, var atrast diezgan labu gada automašīnu, neko super luks krut, bet, piemēram, kā šitas variants. Es teiktu, ka viņam arī būs noskrējiens palielāks varbūt. Un dēļ cenas, bet tas ir diezgan jauna 5 gadu veca automašīna par nosacīt 5000, man liekas pilnīgi adekvāti. 500, 600, 700, benzīns un elektrība. Vispār ideāls variants. Labi, Mercedes uzreiz ir 22. Man bija kaut kāds šitās tikai lielākiem diskiem 6500. Man bija hibrīds, un es, man liekas, pārdevu pa kaut kādu tādu labu naudiņu vispār. Tā esam atbraukši uz 3. vietu. Paskatīsimies, kas te ir. Un te kaut tas pats variants, kad var uzreiz jau nopirkt no traileriem, ja interesē, pat taisno. Un paši saprast, kas ar automašīnu ir noticis. Bet šeit arī ir īstenībā atkal ļoti liela izvēle. Visādas automašīnas. Šī galā es teiktu, kad ir ļoti lielāks cenas nekā čučut uz to pusi. Nezinu, kāpēc.
Jo te ir sadalīts, tas nav tā kā vienam cilvēkam viss, tas viņiem ir pa tādiem, noteiktām zonām, katrai ir savs pārdevējs, un tāpēc arī tās cenas atšķirās. 115. gada. Šis gan nav īsti tik dārgi, ja tā skatās. Jā, šī lielākā cenām ir problēmas. Te mums ir, ja tur kaut kur vairāk. 250, man pieņemsim interesants lietojuši numuriem. Ja viņš vispār tirgojās. Viņam arī tā konsola, kas manējam ir 27. Ok. Bet, jā. Jo es savēju arī laikam gribu pārdot, tāpēc man baigi interesē, cik vispār kas notiek ar šitiem. Jo gribās ņemt parasto busiņu, lai es varu mest mantus, jo šobrīd man manējo ir žēl, ka es tur to salonu ar saču, ka tikai bišķi pārsteidzos un nopirku viņu. Te ir 7,4. Tur bija 5 kapējām. Šis empakā salauztā. Aplīmēta plēvē. 8,4, bet tu nekad neuzzināsi, vai tur apakšā ir normāla krāsa vai noplēšot plēvu, to būs viss jāpārkrāso. Tā kā tas ir ļoti liels mīnus, kad ir aplīmēta automašīna. Es nezinu, kas ir apakšā. Bet varbūt arī, ka tur ir normāla krāsa. Tā var būt. 5000 Clio 19. gada melns. Ļoti simpātiska automašīna, bet šeit ir atkal tas variants, kad pilsētā ļoti forša automašīna viss, ārpus pilsētas aizmirst pa apdzīšanām, pa kaut ko tam līdzīgu, jo tas nebūs droši. Tev vajadzēs ļoti lielu gabalu, lai to apdzītu. Tā kā bet ikdienas automašīna, tiešām ļoti labi par to naudu. Tik salīdzinoši svaiga automašīna, ko vairāk kur vēlēties. 24. 359. Šitās īstenībā liela daļa baltās varētu būt, kad viņas ir arī bijuši slimnīcas automašīna, kā mēs redzam to gala, tikai jau notīrīts. Jā, PVN. Tie arī plus PVN. Tas nozīmē, ka tās ir no firmām iepirkts arī automašīnas, tāds parasts Simpaķaga X3. Diezgan tāda cena priekš 300 noskrējienu. Īstenībā vajag pierādījums, kad saka balta krāsa balts, nezinu, cik kamerā redzēt, kur ir balta, kur ir balta. Un te atkal balta, cik viņas īstenībā var atšķirties. Jā, tā kā, un arī atkal ir balta, pieņemsim, kas, dzīvē viņi ir vairāk tāda krēmīga, pēc baltām krāsām nav tik viegli. Semers, šitie visi nepirktākie 7. sērijas BMW, kādi ir izražoti. Ļoti nepieprasīts auto. Šo laikam ir longs. Krāsa tāda interesanta. Viss, bet 147 noskrējiens. Netic, bet labi, lai būtu. Bet jā, ļoti, ļoti nepieprasīta automašīna. 17. gada. Nav slikti. Bet viņi arī, man liekas, ka Latvijā tā maksā. Te mums atkal ir cenas aizmirsuši uzlikt. Un šeit arī ir ļoti daudz komerc transporta, kā es pirmīt minēju, tad ievestās, cik es saprotu, tās ir ambulants. Ir ļoti daudz. Šitam ir motora defekti 500. Varbūt kādam ir mājās tāds motors. 2 dīzels var nopirkt un būs pa lētu naudu tev Mercedes. Šis tāds interesants, teiksim tā. Bet 17,5 viņš viennozīmīgi nav tik interesants. Es nevaldos, šitas Semers te stāvēja jau, kad mēs bijām. Man filmētāji ziemā 500-600
Un tā viņš tie vēl joprojām. Ak, Dievs. Laikam jau šitos semera laiks ir beidzies, jo viņam cenas arī sakritušās. Vienbrīd ļoti labi viņš turējās un gāja uz augšu pat, es teiktu, pāris gadu atpakaļ. Šobrīd viss ir slikti iet uz leju, jo ar mūsu degvielas cenām ļoti super neekonomiski. Variants kā ikdienas lietošanai arī plīst un vispārējais. Jau ko mums vēl ārs? 18,000. Ļoti simpātiska automašīna, bet Range Rovers nav tas uzticamākais. Tur atkal ir tā problēma. Bet, ir, kas brauc slavē, ir, kas brauc, kā man bija Range Roverim nosprāga motors ļoti ātri. Nevar nekad zināt. Tas placis vēl pagājuši gadu nebija te. Un šīs placis nebija vēl, pāris mēnešus apakaļ, kas tagad jau veidojās tur. Tā kā šeit ļoti ātri aug īstenībā viņiem te plači. Ir daudz vietas, kur taisās ciet, tāpēc, ka noteikti, ka uzrodas kaut kāds zemes īpašnieku vai kaut ko ceļu citu. Bet, jā, taisās tāds placīts, kur atkal būs, tur nezinu, 100 plus automašīnas, viennozīmīgi vairāk 100, es domāju pat. Tā kā, jā, šeit ir ko redzēt. Tagad ātri izmetīsim līkumu par to placu, kur mēs pirkām ziemas laikā vēl to Ford Ranger priekš klientu, kuru līdz negribēja nekādā gadījumā, lai viņam pārskaita naudu. Tas bija interesants variants īstenībā. Tas man liekas viens no skatītākiem video man ir, kur bija no sākuma atradām automašīnu, kurai jumts ir iespējams piemetināts. Un tad pašā laikā Leicekam negribēja pārdot mums, kā teikt, ar pārskaitījumu, tā kā normāli vajadzēja un gribēja uz nodokļiem apčakarēt un ko tur vēl ne. Bet labi, tas tā. Šeit arī mēs varam nopirkt šādu veidu automašīnu, kur ir diezgan bungāta, bet, protams, mums nav cena, un visa automašīna izskatās ļoti bēdīgi. Kaut īstenībā neredzēts Citroens 22. gadu. Tāds baigi atsit kaut kādu ķīnieti, es teiktu. Mums vēl te ir tāds interesants. Te vismaz cena 3,950. Ok. Mums tāds pliks X5 maksā 16,000. Baltais salons nesmuki. Kā kuram. Bet, ja viņš ir labā stāvoklī un noskrējiens var nav liels, tad es teiktu, ka tā ir adekvāta cena. Ja kādam patīk bez M-sporta un visām šitām lietām. 4,8. Un reiz 13. Un te ir tā atšķirība, kas vai braukt ar jaunu, piemēram, francūzu vai kaut ko tādu pa 5,000, tur ap 15. kuru gadu, vai tādu pašu gadu vācu brendu, bet var vismaz 10,000 dārgāk. Jā, tur ir atkal jāizdomā. Es, protams, esmu par vācieti. Tā ir cita automašīna, cita braukšana, cita darīšana, tikai diena pret nakti. Bet, ja mēs ieslēdzam to loģisko pusi, ja tev vajag automašīnu kā pārvietošanās līdzekli, tiešām nevis braukt pontot uz laukumu vai kaut ko tādu, labi, tas varbūt skaļi teikt. Tad, iekonomējot tos, tev būs 10,000 kabatā, ir foršāk sajūta nekā braukt ar Audi. Es varu pateikt viennozīmīgi, tas tāds salīdzinājums. Tas tīri tā, ja tiešām loģiski domā, lai būtu izdevīgi, forši, un viss tas tev nav, protams, jāpērk kaut kādas super miskas tur 2000. gada, kur tev pretīgi iekāpt pa 1000 eiro, lai iekonomētu naudu. Es uzskatu, ka labāk nopērk šitādu vai, nezinu, tādu kaut kādu, piemēram, šitādu pastīsimies, 6818. gada, varbūt bišķi uz dārgo pusi, bet, pilnīgi normāla mašīna un izskatās jaunāk nekā ir. Un
Tu iekonomē naudu, brauc ļoti ekonomiski, vēl joprojām turpini iekonomēt naudu. Ceļš ir forši jaunākiem cilvēkiem, pirms viņi gribētu kaut kādu dzīvokli savu nopirkt, sakrāt naudu un visu. Lai nav bankām nenormālīgi jāpārmaksā, tie procenti jāņem kredīts pa katru pirmo iespēju, ko tev dod. Tad uz šitādiem variantiem tu vari forši iekrāt, vai te paši pirmā iemaksai arī. Nopirkt lētāk mašīnu brauc, tev viņi neko īsti nemaksā, apkops viss ir lēts un jau tu vari iemaksāt, nevis tev stāv sētā BMW vai Audi vai kas, ko tu esi nopircis par pēdējo naudu, tu reāli viņu nevar apkopt, tev visu laiku ir izdevumi uz viņu un tur vairs mums neiet runa vispār par kādu krašanu, tāpēc, ka tev visā nauda aiziet automašīnā. Un šobrīd es to visu stāstu, tas ir kā no biznesa puses, no loģiskās puses, lai iekonomētu un iegūtu kaut ko vairāk, uz ko tu vari iekonomēt, bet nebūt tāds kā pilnīgākais, bombas. Vismaz tas manā uzskatā, jā. Tikai es neatbalstu to pirkt automašīnu par 1000 eiro, lai tikai iekonomētu, tad ir kaut kādai jābūt pašcieņai pret sevīm, lai tev patīk braukt. Lai arī tu no malas neizskaties briesmīgi un tu zini, ka tev tā automašīna pirms jebkurā dienā vai es aizbraukt no vienas Latvijas uz otru galu. Protams, viņi arī var salūst, bet ar veci kaut kādu tur pasādi es nebrauktu tādu gabalu. Labi, atgriežamies pie automašīnām. 5200 sarkans sporta vāģis. Kurš jaunais šitādi negribētu? Protams, tiem, kam patīk BMW tikai. Bet, piedod, man atvaino. Ļoti simpātisks auto. Šim pat ļoti piestāvēts Shadowlines apkārt augšai un disks nokrāsot īstenībā melns un čučut nosēdināt, uzlikt flančs, ja ir lūps pieejams un čotkīs aparāts. Ļoti forši arī braucās, īstenībā ir bijuši līdzīgi šitādi. Te mums ir vēl viens, kas jau ir 21, un tas ir 50. 50. Viss ir forši, viss ir jā, bet neiesaku pirkt. Nekad, nepērciet. Ja jums nav super daudz liek naudu, tad mūciet no šitiem veciem. Ja jums uzreiz nopirksiet, būs viss ok. Jā, viss forši braucams, viss. Bet ņidai boha, ka tur aizies kaut kas motoram, kas arī notiks vienmēr. Tur ir visi dārgi, tur ir visi pārspīlēti. Un neticiet nekad, kad šis 3 litrs ir tas pats parastais 3 litrs, tikai viņam ir uzlikts turbīnas vairāk. Nē, tā nav. Tas, kas šito stāstā, pie tāda mehāniķa vispār nebrauciet nekad. Viņš stāsta pilnīgākās muļķības. Un tas man visvairāk kretinē, kad dara cilvēki, kad viņi saka, ka BMW visi 3 litri ir tie paši, viņi tikai maina turbīnas. Aizmirsti. Viņš mums jau sāk baigt atkārtoties. Lielam ideja noteikti. Jūs esat sapratuši, kas šeit noteikti tirgu. Ja jums ir, pieņemsim, 3,5 līdz 7-8 tūkstoši diapazonā, jums šeit ir superliela izvēle. Superliela. Atbraucot vienā pilsētā tikai Tauregē, jums nevajadzēs braukāt pa visu Latvijas plačiem, tērēt savu laiku, ņemties. Ticiet man, jūs šeit atradīsiet, ko jums vajag, ceļš jūs neziniet, ko jūs gribēt. Tad šeit jūs noteikti to sapratīsiet, atradīsiet. Un es jums tiešām iesaku šeit atbraukt, pastaigāt prātīgā garā. Jums te aizies diezgan daudz stundas. Daudziem noteikti būs jāzvan, jums tā automašīna interesēs visu. Bet daudz labāks variants nekā Latvijā viennozīmīgi. Protams, ka Latvijā arī var atrast. Un, tas nav tā, ka Latvijā ir viss slikti, bet šeit ir tā, ka tiešām izvēle vienā vietā. Praktiski ar kājām šitos visus plačus jūs varat sasniegt, apstāties vienā vietā. Latvijā vienīgi es zinu, ka tā ir laikam Rumbula. Piedod atvaino, negribētu es braukt, es pats nekad neesbraucu. Un šeit ir daudz labāk par Rumbulas variantu. Tā kā cerams, ka jums noderēja. Un paldies, ka noskatījās šo video. Ja gadījumā vēl kaut kas tam līdzīgs interesē, droši raksti komentārā. Aizbrauksim arī uz citiem plačiem, pastīties, parādīšu, lai jūs zināt, kādas ir cenas, vai jums tur vispār ir vērts braukt un kādā diapazonā ir automašīnas. Paldies jums! Čau!